Izstādē Auto 2026 mēs kopīgi nosvinējām pat 15 Latvijas un Baltijas pirmizrādes, un Kia savā ziņā pārspēja citus ar to, ka vienā pašā stendā viņiem bija 2 šāda kalibra pirmizrādes. Jaunais elektromobīls EV2 un universālis K4 sportvagoni. Par jauno Kia EV2 autoziņās stāstījām burtiski pirms dažām nedēļām. Taču Rīgas auto izstāde bija pirmā iespēja ikvienam aptaustīt līdz šim mazāko Kia elektrisko crossoveru. Mēs jau zinām, ka Kia EV2 ir tikai 4 metrus garš crossovers, un tas var būt gan 4-vietīgs, gan 5-vietīgs. Tas ir atkarīgs no aizmugurējo sēdekļu konfigurācijas. Tik nelielās automašīnās šāda izvēle patiešām ir retums, lai neteiktu vairāk. Taču visvairāk mūs interesē tehniskā daļa. Tātad ir 2 veidu baterijas, 2 dažādas jaudas, cena ap 30 000 eiro un sniedzamība tādi veselīgi 300 km. Par īpašo cenu 30 490 eiro mēs tiktu pie Kia EV2 EX ar 42 kWh bateriju. Kāpjot augstāk paprīkojuma kāpnēm, mēs tiktu pie lielākas 61 kWh baterijas un plašākām komplektācijām EX, EX Plus un, protams, GT Line. Pat vispilnākais EV2 tomēr nepārsniedz 40 000 eiro robežu pirms līdzmaksājuma piemērošanas. Dizainā un salonā EV2 ir vienlīdzīgs ar lielākiem Kia modeļiem. Turklāt izstādē daudzi bija pārsteigti par to, ka it kā mazākais crossovers patiesībā ir diezgan augsts un ar ērtu salonu arī aizmugurē. Ja prioritāte ir liels bagāžnieks, ķīpselā bija vienkārši jāpagriežas par 180 grādiem citas Kia Baltijas pirmizrādes virzienā. Pat ja jums nekad nav piederējis Kia markas automobils, droši vien būsiet dzirdējuši par tādu Kia Ceed, it sevišķi par Kia Ceed sportvagonu, tāpēc, ka tas bija tāds ļoti iecienīts kompaktklases universāls, ietilpīgs, praktisks un arī nedārgs. Tagad no plašās Ceed saimes Kia piedāvājumā palicis tikai X-Ceed crossovers. Skaidrs, ka universāļa vieta ilgi nevarēja palikt tukša. Izstādē Auto 2026 notika jaunā Kia K4 sportvagonu prezentācija. Tik liels kā kādreizējais Optima vagons tas nav, bet tuvu ir. Zeltainais jaunums cieši seko jaunā Kia K4 hatchback pēdās. To autoziņās iepazinām jau ziemā, un sevišķi spilgtu iespaidu atstāja tieši kabīnes detalizācija un interesanti apdares materiāli. Tas viss līdz ar ierastajiem benzīna turbodzinējiem pārcelts arī uz universāli. K4 universālis ir 26 cm garāks par hatchback, un tieši šajā virsbūvē, manuprāt, visskaidrāk izpaužās praktiskais iegūms no tām jaunajām proporcijām, kad automašīna ir plata, salīdzinoši zema un gara, jo bagāžnieks ir tiešām vizuāli šķiet milzīgs. Te gan ir apmēram 1,5 kubikmetrs ar nolaistiem sēdekļiem, bet ja mēs izmantotu šo telpu praktiski, tad droši vien tas iegums būtu pat lielāks. Auto izstādē apskatāmais K4 sportvagoni bija viens no labāk aprīkotajiem, tāpēc arī dārgāks. Jaunākajā universāļa sākuma cena ir ap 26 000 eiro. Tātad tikpat, cik par līdzvērtīgu kompaktklases crossoveru. Ja jau esam pieskārušies cenām, tad visiem Kia stendā redzētajiem modeļiem īpašās izstādes cenas būs pieejamas līdz pat 10. maijam. Arī multifunkcionālajam un neordinārajam elektrofurgonam Kia PV5.